cilvēks kā mozaikas gabaliņš kopš savas dzimšanas meklē krāsai un formai atbilstošāko vietu uz pasaules. Mierīgie pastaļtoņi pieder tiem, kuri sevi šai pasaulē jau ir atraduši. Jaunas krāsas un formas rada visi, kas nemitīgi tiecas un meklē kaut ko jaunu. Bet tie, kas nemeklē, nerada un netic, paliek pasaules pelēkajā pusē. Es gribētu novēlēt visiem līdzcilvēkiem tomēr nepalikt pasaules pelēkajā daļā, bet darboties un meklēt savu sapņu un ideju piepildījumu. Pirmkārt jau visiem Dagdas novada iedzīvotājiem un arī visiem kopumā vēlu svētīgu un ģimenisku Ziemassvētku vakaru un arī turpmāk, lai visiem pietiek veselības un gribas spēka, radīt kaut nedaudz savu dzīvi laimīgāku jaunajā 2013. gadā. Zemnieku paaudzēs cilvēks nekad nenomirst pavisam. Ikkura dzīve savā reizē pārškeļas kā pāksts un atstāja sēklas. Dārgie Dagdas novada iedzīvotāji, šis 2012. gads bija diezgan ražens un notikumiem bagāts gads. Mums, zemniekiem, bija ļoti daudz pieredzes apmaiņas braucienu. Tika dibināta Dagdas novada lauksaimnieku biedrība. Mūsu pusi apciemoja zemkopības ministri, kas ir arī ļoti zīmīgs notikums mūsu novadam. Mums bija vairāki sējēja laureāti, kas nesa Dagdas novada vārdu Latvijas mērogā. Proti, mums ir ļoti aktīvi biškopji, kā arī mums ir katru gadu ļoti nozīmīgi sasniegumi dārzeņu audzēšanā, un šie dārzeņi, kas arī nes Dagdas novada vārdu Latvijā, kirbju audzētāji. Dārgie Dagdas novada iedzīvotāji, es novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgo jauno gadu, un lai arī 2013. gads ir gads, kas nesīs jums prieku, kas būs ražens un nesīs mieru arī jūsu ģimenēs. Laiks nepielūdzami skrien uz priekšu un nemanāmi pagājis 2012. gads. Gads, protams, bija sarežģīts, grūts, bet reizē to pašvaldībā tika daudz darīts tomēr. Realizēti vairāki projekti, un mani priecē tas, ka realizēti tādi vairāki projekti, kas saistīti ar vidi. Piemēram, Kepavas vides izglītības un informācijas centrs, kas būs ļoti būtisks ieguldījums jaunās paudzes izglītošanā vides jautājumos. Tāpat es gribētu arī atzīmēt Jaundomes projektiņu, kur būs saistīts ar ezeru tēmu, ar zivju tēmu. Es ļoti aicinātu visus, ne tikai mūsu novada interesantus, arī pārējo novadu, visas Latvijas iedzīvotājus apmeklēt šos objektiņus. Es domāju, šeit būs ļoti liels darbs arī Turisma informācijas centram, kurš šo informāciju izliktu pieejamā veidā iedzīvotājiem.
Runājot par šiem objektiem, šeit ļoti paveras plašas iespējas, gan sadarbībai ar augstskolām, teiksim, kuras varētu rīkot varbūt savus prakses vietas studentiem, varētu rīkot arī izstādes, kas saistītas ar meža, ar vides tēmu. Tāpēc, domāju, tas ir paliekošs. Tas ir paliekošs objekts, kur būs, teiksim, to varbūt mēs tagad pat nenovērtējam, bet nākotnē to novērtēs, un tas ir nozīmīgi, kas tiek atstāts novadā. Un gads ir cauri, mēs gribētu tuvojas Ziemassvētki. Un vienmēr mēs šo laiku tādu trauksmainu sirdi sagaidām un ceram, ka tas jaunais gads būs labāks par iepriekšējo, lai viņš būtu ar tādiem patīkamiem notikumiem cilvēku dzīvē bagātāks. Tāpēc, lai jūsu ģimenēs ir saticība, pārticība, lai katram būtu kaut vai mazs vai kaut kāds nenozīmīgs darbiņš, tā ka un prieci ir jauno gadu. Mēs attīstījās, iedod man par to, kas drīz, un vārdi sastīkšani glītīgi valki miegam, tas ir lēns. Mēs attīstījās, un ir tik labi ar tevi kopā. Atkal viens kalendārs beidzas, atkal viena dzīves lapuse aizvērsies ciet. Pavisam drīz pulkstenis skaitīs aizējošā gada pēdējās stundas un minūtes. Un viss, kas bijis šai gadā, tiks atmiņu tīnē likts un saglabāsies mūsu gaišajās domās, labajos, krietnajos darbos. Bet ko nesīs jaunais gads, to pateikt nevar neviens. Bet esmu pārliecināta, ka katram no mums ir kāds sapnis, kāda vēlme, ko ļoti gribētos piepildīt. Pateiksim paldies aizējošajam gadam un klusībā cerēsim, ka jaunais atnākošais gads būs labāks. Sveicu visus Dagdas novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un jaunajā gadā, vēlu gaišus, baltus, ģimeniskus Ziemassvētkus, un lai jaunais gads nāk ar sauli, baltām domām, jauniem labiem darbiem un mīlestību sirdī, lai piepildās kaut neliela daļa no mūsu sapņiem un iecerēm. Kā jau katru gadu visas ģimenes, katrs cilvēks gatavojas atzīmēt Ziemassvētkus un arī godam sagaidīt jauno gadu. Šis gads noteikti iezīmēsies ar to, ka tāda neierasta kņada bija ar gada sākumā un pagājušā gada beigās ar Latvijas Krājbankas krahu un sekām, kuras pašvaldība pēc tam izjuta visa gada garumā, bet mēs spējām sasparoties, spējām nokārtot visas savas finansiālās saistības, un līdz ar to arī 2012. gads paiet mums ar optimismu un neredzu nekādas lielas problēmas arī nākošā gada darbības uzsākšanai. Atceroties 2012. gadu, gribas atzīmēt, ka mums ir bijis daudz dažādu labu notikumu Dagdas novada pašvaldībā. Mums ir bijis daudz dažādu sporta pasākumu, pilsētas svētki, kuros sabrauca tuvi un tāli ciemiņi, radi draugi, un mēs ļoti labi kopā pavadījām laiku. Arī tagad, tuvoties Ziemassvētkiem, noteikti sabrauks ciemiņi, ceps piparkūkas. Katrā mājā iesmaržosies pēc svētkiem, pēc svecīšu gaismas un parādīsies arī kaut kādas jaunas, labas emocijas, kuras noteikti mēs tik ilgi šajā drūmajos rudens laikos esam gaidījuši un beidzot klāt ir Ziemassvētki. Un tuvojoties šiem skaistajiem gada noslēguma svētkiem, gribas visiem novēlēt
baltus, priecīgus Ziemassvētkus un ļoti, ļoti laimīgu, panākumiem bagātu jauno 2013. gadu. Vienmēr satiksies, piedod man to, kas līdz, un mani sastīk šai vietlītī, kalni dievam tas ir lēms. Vienmēr satiksies, un ir tik labi ar tevi kopā būt. Un ir tik labi ar Es novēlu jums laiku. Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram. Es novēlu jums vārdus, ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus. Es novēlu jums mieru, ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiess un īsts. Es novēlu jums prieku, ne tādu, kas uzlikt sejā kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts. Es novēlu jums laimi, ne tādu lielo, uz kuru mēs gaidām visu mūžu, dažbrīd pat it kā nīkuļojot, tā arī nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas ir mums katram iekšā, kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī. Es novēlu jums mīlestību, ne tādu, kas skan it kā vispār pieņemta norma, bet vairāk par to, ko spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk par to, ko mums prasa, un vairāk par to, ko šķiet spējam dot, vairāk par to, ko mēs uzdrošinamies. Gadu mijā novēlu prieku visā, kas mainās, laimi visā, ko spējat paturēt. Laimīgu 2013.